un dzīvokļa. Japāna otrdien vairāk nekā 2 reizes palielinājusi aplēses par radioaktīvo vielu daudzumu, kas atmosfērā nonācis pēc pirmās zemestrīces. Bastardi! Vairs nav brīvu vietu. ASV kongresmenis Antonijs Vīners atzīst, ka sūtīs kādai sievietei savu skaļfotonu. Un cik vēl tādu gadījumu ir bijuši? Igauņu prezidents vēlēja labāk. Zinātnieki prognozē, ka klimata izmaiņas tuvākajos 60 gados skars valstis, kas atrodas vidējos platuma grādos Eiropā, Ķīnā un Ziemeļamerikā. Savukārt tropu valstis Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikā temperatūra vasarā palielināsies jau tuvāko 20 gadu laikā. Nav žēl, ka taisa bērnus, bet pretīgi, ka bagāts būdams nerūpējas. Anna Rozīta bērnam gaļu nepiedāvās. Aizvadītajā diennaktī mediķi konstatējuši 2 slīkojumus. Āksti, kas par to varēs vispār samaksāt? Mārs Gulbs, uz mīlas nav onanējis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki uz Rīgas zooloģisko dārzu palīdzējuši nogādāt kādā vecrīgas dzīvoklī atrastu Latvijas dabai netipisku kukurūzu zaudi. Jā, pavisam pa lēto gribēja izbraukt cauri. Latvijas izlase pievērc Krieviju un iekļūst fināla posmā. Šā gada maijā, salīdzinot ar 2010. gada maiju, patēriņa cenas ir pieaugušas. Nu, kas, ka viņam daudz bērnu? Trolejbus un kravas auto sadursmē 5 cietušie. Aivara Lemberga ģimenei piedarošais uzņēmums BioVenta iegūstēja $2 miljonu ASV līgumu. Es arī gribu naudu. Lady Gaga un tērps, kura gandrīz nav. 9 gadus vecais Bobijs Bredlijs kļūst par visjaunāko cilvēku, kurš vienatnē veids lidojumu ar gaisa valodu. Beidzot aiztīt man uz korišus. Zinātnieki brīdina par nopietnām klimata izmaiņām. Karstums palielināsies. ANO atzinusi, ka brīvu piekļuve internetam ir viena no neatņemamām cilvēces sastāvdaļām. Turpmāk katra rīcība pieeja internetam tiks uzskatīta par cilvēktiesību pārkāpumu. Šito purnu man kauns būt latvietiem. Ūdens Latvijas upēs sasniedz jau 23 grādus. Piedāvā nodokli par dzīvi, gaisu, ēnu, toaletēm un vēlēšanām. Kādēļ nospērt 15 latus? Ukrainietis no miesas noplēš džinsus. 100 gadus vecā Brazīlijas pilsētas Londrikas iedzīvotāji iztika kompostu, izlēmusi rādīt piemēru citiem un apmeklēt skolu, lai iemācītos lasīt un rakstīt. Vienkārši nav komentāru tādam. Latvieši jau izsmēja Bērziņu ievēlēšanu. Ar to ceļa ērgi Jaunpiebalga Saliņkrovskas vecā ranku rekonstrukcija ir apstājusies. Un kam tas bija jākontrolē, lai tā nenotika? Ierēbs Krievu policists apčurā koku. Pirms 23. jūlija referendumā par 10. Saeimas atvēršanu neviena no parlamentā pārstāvētajām frakcijām nav gatava aģitēt, pārliecināt savus vēlētājus. Kā tāds vispār varēja patikt sievietēm? Nesimpātisks pēc gala. Linda Mūrniece sākusi sevi apčubināt. Cietušais trolejbus vadītājs nogādāts slimnīcā un pagaidām nav varējis pastāstīt negadījumu iemeslu. Lai uztaisītu strīko, vajag tikai dažas minūtes un padot to.